Klasika ir tas atslēgvārds, par kuru arī šovakar viens pasākums mums šeit centrēsies, jo runa ir par kādas vecas, varbūt aizmirstas, varbūt dažu nievātas, bet no jau atkal no jauna godinātas lietas atzimšanu. Žigulis, balts Žigulis, akurāt 37 gadus vecs un jau tiesīgs saukties par antīku spēkratu. Es lūdzu sveikt ar aplausiem jauno īpašnieci Viktoriju. Kur tu uzzināji pirmo reizi par iespēju reģistrēt šos čekus un attiecīgi piedalīties šajā loterijā? Es redzēju reklāmu gan televizora, gan interneta izlasīju, bet tuvāk to iepazīstu, kad atnācu no atvaļinājuma. Skatos, visi ēd saldējumu. Prasu, vai tiešām garšīgs? Visi jā, jauns, garšīgs. Un nākamajā diena visi aizgāja pirkt, nopirka man arī, atnesa manēju čeku. Skatos, visi reģistrē internetā. Domāju, tad arī man vajag pieregistrēt. Pieregistrēju savu čeku. Un pēc nedēļas zvan, gribam jums kaut ko paziņot, jūs vinējat Žigulī. Kādas tev ir sajūtas, ka tūlīt šis braucamais būs tavs un tev piederēs antīks, faktiski spēkrāts? Ja godīgi man vēl netīcas, ka tas ir mans auto un es braukšu. Priekš mums, priekš ģimenes, tas būs kā pasākums. Mēs brauksim pa brīvdienu vai uz pasākumiem, kaut kādiem svētkiem. And the winner was 2101 goes to Victoria Loto. Thank you! Pastāst, kādas pirmās sajūtas mašīnā? Man ir šoks, bet veseli ir laime, ļoti prieks, jo kas svētki priekš manis, tas ir superīgi. Tāda sajūtas vēl nekad nebija, un es vēl nevaru noticēt, ka tiešām mašīna pieder man. Kas šajā mašīnā ir īpašs? Īpaši ir tas, ka viņa uzreiz man atgādina bērnību, jo vectētam bija līdzīga mašīna, tikai pikaps, un es visu laiku, kad mēs braucam uz vasarnīcu, visu tur lasīju ogas, dārziņas visādus, bet es sēdēju aiz stūra, spēlējos, iedomājos, ka es kaut kur braucu, un tagad es apsēžos, un uzreiz pirmās domas ir par to, ka es bērnība sēdēju nostalģija, tas ļoti mīļi ir. Tas arī pagaidām viss 2011. gada klasikas atzimšanas un Žiguļa restaurācijas projektā, bet noteikti turpiniet sekot jaunumiem, mūs atradīsiet Draugiem LV Auto Klasika.